Čau, bērni! Ar jums atkal es, Ervīns, un šodien es jums gribu pastāstīt par to, kāpēc debesis ir zilas. Īsa atbilde būtu tāda, ka tas ir tāpēc, ka saules gaisma nokrāso debesis zilā krāsā. Jo patiesībā debesis nav zilas, tās ir caurspīdīgas un bezkrāsainas, gluži kā stikls tavā logā. Ja tu, piemēram, vēl vakarā izietu ārā un skatītos zvaigznēs, tu redzētu to, kādas debesis izskatās patiesībā. Un proti, tās neizskatās nekā. Tās ir caurspīdīgas. Un aiz debesīm, caurspīdīgām debesīm, kā aiz stikla, tu redzi kosmosu, kas ir melnā krāsā, un zvaigznes. Lūk, tu skaties kosmosā kā caur logu. Bet no rīta, tad, kad saulīte uzlec, un tad, kad vēlāk tā pašā dienas vidū ir tieši tev virs galvas, tad tā līdzīgi kā tāds zilās krāsas baloniņš iekrāso debesis zilā krāsā. Bet tad tu varētu jautāt tā: labi, ja reiz saules gaisma ir tā, kas iekrāso debesis zilā krāsā, kāpēc tad es neredzu, ka saule spīd zilā krāsā? Drīzāk varbūt tā ir balta, vai drīzāk tā spīd dzeltenā krāsā, līdzīgi kā saulīte, kad to parasti zīmē, to parasti zīmē tā dzeltenā krāsā. Kāpēc tad ne zilā krāsā? Atbilde ir tāda, ka ja tu domā, ka saules gaisma ir dzeltenā krāsā, piemēram šāda, tad paskaties uzmanīgi vēlreiz. Īstenībā saules gaisma ir šādā krāsā, vai pareizāk sakot, tā ir 7 varavīksnes krāsās. Ja tu teiktu, bet kā, es neredzu, ka saules gaisma būtu 7 krāsās. Īstenībā dažreiz tu redzi to gan, un tas ir tad, kad ir nolījis lietus, un tad, kad uzspīd saule, tad tu redzi pareizi, tu redzi varavīksni. Un tad, tieši skatoties uz varavīksni, tu arī redzi, kāda tad īstenībā izskatās saules gaisma. Tā ir 7 varavīksnes krāsās. Bet tad tu varētu jautāt, kā? Bet ja reiz saules gaisma ir nevis dzeltena, bet tā ir 7 varavīksnes krāsās, kāpēc tad debesis nav visās varavīksnes krāsās, bet pusdienlaikā, piemēram, tās ir tādas zilas? Kāpēc tā? Tas ir īstenībā 2 iemeslu dēļ. Pirmkārt, ja mēs salīdzināsim saules gaismu, šīs 7 saules gaismas krāsas ar tādiem maratona skrējējiem, kas kā maratona sacensībās skrien no saules līdz zemei, tad gluži tāpat kā parastajā maratonā visi nav vienlīdz ātri skrējēji. Vienmēr ir kāds uzvarētājs. Un tad ir tur 2., 3. vietas ieguvēji un vājāki skrējēji. Tad lūk, šajā maratonā no šiem 7 skrējējiem, no saules līdz zemei, uzvarētājs ir, vai visstiprākā krāsa ir pareizi. Tā ir zilā krāsa. Pieaugušie teiktu, ka šīm 7 krāsām ir dažāds viļņu garums, bet vienkāršības pēc mēs teiksim, ka zilā krāsa ir visstiprākā. Tāpēc, kad saule ir tieši tev virs galvas, tu redzi, kā tā iekrāso debesis ar visstiprāko krāsu, proti ar zilo krāsu. Bet tad,
Kāds var teikt tā, bet, piemēram, uz mēnesi, es esmu redzējis fotogrāfijas, ka uz mēnesi debesis nav zilā krāsā. Ja skatās fotogrāfijas, kas tika veiktas uz mēnesi, tad var redzēt, ka tur debesis ir melnā krāsā, gluži tāpat kā mums naktī, tikai uz mēnesi pat dienā debesis ir melnā krāsā. Tad var jautāt, kāpēc tā? Jo tur taču spīd tā pati saule, kas spīd uz zemi, tā pati saule spīd uz mēnesi. Un iemesls ir tāds, ka uz zemes ir kaut kas tāds, kas nav uz mēnesi. Un kas tas ir? Pieauguši atkal to teiktu, ka tā ir atmosfēra. Bet mēs teiksim, ka pār zemi vai virs zemes ir tāds kā aizsargstikls. Tāds aizsargstikls, kas nav virs mēnesis. Un tāpēc virs mēnesis nav tāda aizsargstikla, un tāpēc tur debesis arī dienā izskatās melnā krāsā, vai ir caurspīdīgas, ja patiesībā tur šī aizsargstikla vispār nav. Bet aizsargstikls, kas ir pār zemei, no kā tad viņš sastāv? Viņš sastāv no gaisa, ko mēs elpojam. Gaiss, putekļi, dažādas sīkas daļiņas. Tu teiksi, bet es taču neredzu gaisu. Tā ir taisnība. Gaisa daļiņas ir tik sīciņas, kā vissmalkākie milti, kurus tu, piemēram, pat nevarētu redzēt. Tik mazītiņi viņi būtu. Bet šīs gaisa daļiņas ir šeit pie mums virs zemes. Piemēram, pierādījums ir tāds, ka tu vari elpot. Ja tu elpo gaisu un jūties labi. Ja tu būtu virs mēnesis, bez skafandra tādā veidā kā tagad, tad tu nevarētu elpot. Tur nebūtu ko ievilkt sevī, bet uz zemes tu vari ievilkt. Lūk, tad šis gaiss, ko pieaugušie sauc par atmosfēru, tas ir tas zemes aizsargstikls. Un kāpēc mūs tas interesē? Tas ir tāpēc, ka ja zilo gaismu viņu varētu salīdzināt ne tikai ar stiprāko skrējēju no visiem šiem 7 skrējējiem, kas skrien no saules līdz zemē, bet arī kā ar sniega piku. Kādā ziņā? Ja sniega piku met, piemēram, pret logu, tad sniega pika izšķīst. Un tu vari redzēt sniega pikas tādas šļakatas pa visu logu. Tad lūk, zilā krāsa ir tāda viskrietnākā sniega pika no šīm 7, ko saule pikojoties it kā sviež zemē. Un tad, kad zilā krāsa kā sniega pika, viņa trāpa pa zemes aizsargstiklu, viņa izšķīst pa visām debesīm kā pa aizsargstiklu, un kā tāda skaista zila sniega pika iekrāso visas debesis skaistā zilā krāsā. Jeb pieaugušie teiktu, ka zilā krāsa ir tā, kas visvairāk, tā teikt, izklīst atmosfērā. Ja? Bet, kā sniega pika, viņi skaisti izšķīst. Tātad tas ir tas viens iemesls, kāpēc mēs redzam debesis zilā krāsā. Starp citu, taisnības labad jāteic, ka gluži kā maratonā ir arī 2. un 3. vietas ieguvēji, pareizi, vai ne? Tāpat arī šajā gaismas maratonā no saules līdz zemē, tur arī ir 2. un 3. vietas ieguvēji. Un tie ir dzelteno-oranžā krāsa un sarkanā krāsa. Un tie tad ir tās krāsas, ko arī mēs redzam virs mūsu zemes aizsargstikla, jeb uz debesīm. Un kad tas ir? Tad, kad tas maratona uzvarētājs, zilā krāsa, kas ir visspēcīgākā, kad viņa aiziet jau pēc dienas, viņa aiziet jau atpūsties, tad vakarā, kad tu skaties uz saulrietu, tad parādās šie 2. un 3. vietas maratona ieguvēji, un debesis nokrāsojas tādās oranžās un sarkanīgās nokrāsās. Ir ļoti skaisti arī, vai ne? Lūk, bet tātad
Otrais iemesls tagad, kāpēc mēs redzam, ka debesis ir zilā krāsā, ir tāds, ka tas ir vairāk slēpjas mūsos pašos, ja precīzāk sakot, mūsu acs uzbūvē. Mūsu acis varētu salīdzināt ar tādiem kā vārtiem, caur kuriem gan saules gaisma, gan viss, ko mēs redzam, ko mēs varam vērot, tas viss kā caur vārtiem vai kā caur durvīm, viņš iekļūst mūsos iekšā un nonāk līdz mūsu smadzenēm, un tad mēs uztveram to, ko mēs redzam. Tad lūk, saules gaisma un mūsu acis, tas ir tā kā mūsu acis ir tā kā durvis, un saules gaisma būtu kā, ja zilā saules gaisma, precīzāk, būtu kā visgaidītākais ciemiņš no visiem šiem 7, jeb kā tāds maratona uzvarētājs, kurš iet pa priekšu, pēc tā teikt, pie tevis uz cienestu iestiprināties pēc maratona skrējēji. Tāpēc zilā saules gaisma viņa nāk pirmā iekšā tavās acīs, un pēc tam, tad, kad tā jau tur ir iegājis, tā teikt, paciemojusies un pēdusi, tad tur pie durvīm gaida arī otrās un trešās vietas ieguvēji, varbūt arī vēl citi maratona skrējēji. Lūk, tad šie 2 iemesli ir tādi, kāpēc tad debesis ir zilas. Ceru, ka jums patika, mīļie bērni. Ja jums patika, tad lieciet like, parakstieties uz manu kanālu, būs jauna video. Atā!